Šajā raidījumā stāstīsim par labām idejām un paveiktiem darbiem Gulbenes novadā. 2007. gadā izveidotā biedrība Sataka koordinē Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 4. ases programmas līderu projektu izstrādi un realizāciju. Kopš 2010. gada no 233 iesniegtajiem ir apstiprināti 113 projekti. Šoreiz iepazināmies ar vairākiem projektiem, kas realizēti Stradu pagasta Stāķos, Stāmerienā un Litenes pagastā. Stradu pagasta Stāķos pirms 5 gadiem tika izveidots kultūras atpūtas un sporta centrs. Ar līderu programmas līdzfinansējumu tika izremontētas tolaik neapdzīvotas telpas. Šī ir vieta, kur notiek ļoti dažādas aktivitātes, gan pieaugušajiem, gan jaunākajai paaudzei, jo šeit ar kopienu iniciatīvu fonda atbalstu iekārtots arī bērnu un jauniešu centrs Ligzda. Pa šiem 5 gadiem varētu teikt, ka visas 5 centriņa telpas dzīvo savu skanīgu krāsainu dzīvi. Šeit darbojas audēju interešu grupa. Mēs atrodamies radošās studijas Magone darba telpās. Blakus darbojas Gulbenes mūzikas skolas klavieru klase. Un, kā jau es teicu, arī šeit ir savu kabinetu iekārtojis pagasta kultūras un darba organizators, un tad arī vēl centriņš Ligzda. Un tas ir tā kā katru dienu jums šeit dažādas aktivitātes, kā tā dzīve jums ir? Dzīve ir ļoti raiba. Es domāju, ka aktivitātes pat daudzas dublējas. Piemēram, mūzikas skolas bērni nāk uz mūzikas skolas nodarbībām, ja? Vēl pirms vai pēc šīm stundām viņi padarbojas kopā varbūt ar vecmāmiņu audēju nodarbībā vai arī ar centra cilvēku, kas vada dažādas interešu grupas kopējām aktivitātēm. Realizējot projektu, tika iegādāts arī ģitāras un etniskās koklas. Šeit atrodas arī klavieres, lai vietējie bērni, kas mācās mūzikas skolā, var vingrināties. Kā atzīst centra izveidotāja Stāķu attīstības biedrība, ir liels gandarījums redzot, ka šis centrs dzīvo un ir cilvēkiem nepieciešams. Viņi ir pārsteigti, ja, un ļoti apmierināti, ka viņi var darboties, sanākt kopā. Reizēm senioru kopa, kas varbūt citur mēģina dejot un dziedāt, ja, savus saviesīgos pasākumus organizē šeit centriņa telpās. Kultūras atpūtas un sporta centrā pie savām telpām tikusi arī radošā studija Magone. Tās pamata nodarbošanās ir zīda apgleznošana, bet tik pa laikam interesanti var iesaistīties arī dažādās citās aktivitātēs, kam atbalsts gūts biedrības Sataka mazo projektu konkursos. Dekupāžu, stikla apgleznošanu, laka taušanu uz rāmja. Un, lai to visu varētu realizēt, rakstām projektus. Rakstām projektus biedrībai Sataka, piedalāmies mazo projektu konkursos. Pēdējais projekts, ko realizējām, bija Senatne mūsdienās, un mūsu projekts bija pašu rokām, kurā tika iekļautā dekupāžas prasmes apgūšana, lakatu uz rāmjaušana un koka karoša izgatavošana. Studijā darbojās gan lieli, gan mazi. Jo nevar jau tā viens cilvēks atnākt, vairāk vai mazāk tajā ir iesaistīta visa ģimene. Un tad mums ir tā, ka šis darbiņš, piemēram, ir 5. klases puiša gleznojums savai mammai. Tad mums darbojās arī pensijas vecuma kundzītes. Un sanāk viņām brīnišķīgi darbi. Un tā ir tā iespēja cilvēkam atklāt savu būtību, gūt pašapliecinājumu, relaksēties, atpūsties un tajā pašā laikā darboties. Studija dibināta pirms 10 gadiem, taču tādu savu telpu tā ilgi nav bijis. Pirmsākumos mēs sākām skolas vizuālās mākslas kabinetā. Tagad mēs esam līdz savai telpai, līdz vairākām telpām, jo šajā telpā mēs tā vienlaicīgi varam 5 dalībnieki, ja tā uz lielajiem rāmjiem strādājam, vienlaicīgi 5 dalībnieki strādāt. Mēs izmantojam arī jauniešu centra Ligzda zāli, kur izmantojam arī prezentācijām un pasākumiem, tā kā apdzīvojam visu stāvu. Stāķu attīstības biedrība realizējusi vēl 3 līdera programmas atbalstītus projektus, tā skaitā pamatskolas sarīkojumu zāles griestu sakārtošanu. Zāle tiek izmantota ne tikai pamatskolas, bet arī dažādu pagasta pasākumu rīkošanai. Šī aktu zāle ir vienīgā masu pasākumiem piemērota vieta Stradu pagastā. Esam lielākais pagasts novadā, bet diemžēl sava kultūras nama nav.
Tātad šeit laikam bija diezgan sliktā stāvoklī šie griezti, zālē. Griezti nebija mūsdienīgi, vietām bija bojāts grieztu segums. Tāpat te ierīkota ventilācija. No plānos atjaunot arī zāles sienu segumu un nomainīt durvis. Ievērojamas pārvērtības pirms dažiem gadiem piedzīvoja arī skolas bērniņu telpas. Tur šobrīd ierīkota novada pētniecības ekspozīcija. Arī tas paveikts ar projektu atbalstu. Tika ieliktas grīdas ieklātas, tika ierīkotā apkure, ievilkta elektrība un logi. Un tad pēc gada sākām domāt par to, ka vajag arī pieklājīgākas mēbeles. Un tad tapa otrs projekts, kura rezultātā iegādājāmies vitrīnas, stendus un ekspozīcija ieguva tādas modernākas aprises. No ekspozīcija kalpo gan kā apskates objekts, gan noder arī skolā, mācību procesā. Man kā vēstures skolotājai ir liels atvieglojums, ka es varu uzvest jauniešus un parādīt, kā izskatījās stāķi kādreiz. Un 2 novirzieni šai ekspozīcijai ir, mēs krājam materiālus, kas saistīti ar stāķiem, tieši ar mūsu vietas vēsturi, ar melorāciju, jo te melorācijas kantoris ir bijis. Un otra niansīte ir, kā, tā kā izglītības iestāde, tad šeit glabājas un var apskatīt mācību grāmatas, viss, kas ar izglītību saistīts. Un ik pa laikam te atrodamo eksponātu klāsts tiek papildināts. Tie ir tie priekšmeti, kurus mums bērni ir nesuši pārsvarā, tie, kas interesējas par vēsturi. Un negaidījām, ka īstenībā šis projekts izvērtīsies tāds, ka šeit aizvien vairāk iesaistīsies vietējie iedzīvotāji, jo šī ēka kā skolas ēka nav sen, tikai 20 gadus. Līdz šim padomju laikā te bija melorācijas kantoris, un tie cilvēciņi, kas te kādreiz ir strādājuši, viņiem ļoti, saistās ļoti mīļas atmiņas ar šo ēku, ar viņu darbu, ar viņu jaunību iespējams, un tāpēc viņi ļoti ieinteresēti un ir atsevišķi entuziasti, kas regulāri atrasdami kaut kādus priekšmetus, kas saistās ar melorācijas vēsturi, ar šo kantori, viņi šos priekšmetus arī atnes uz šejieni. Un šī ir vieta, kur viņi paši satiekas, kur viņi atceras savu jaunību un zina, ka šīs mantas šeit ir drošībā, siltumā, mēs par viņām rūpējamies un neaizies postā. Skolotāji atceras arī aizkustinošas situācijas, kad pierādījies tam, ka eksponāti ir tepat no pašu vides, ir īpaša vērtība. Piemēram, runājot par padomju laikiem, te bija viena klase, mēs lasījām senus pionieru pulciņa raportus sastādītus, un viena meitene ieraudzījusi, saka, bet šitā tak mana vecmamma. Un viņas vecmamma izrādās rakstījusi to raportu, un viņas vārds tur ir, un bija tādas patīkama sajūta gan meitenei, gan pārējiem. Tak tie tiešām mūsējie cilvēciņi. Un rokrakstīns tāds, kāds viņai bija rokrakstīns, un kāds man tagad rokrakstīns. Tādas siltas atmiņas un emocijas. Viens no svaigākajiem Stāmerienes pagastā realizētajiem projektiem ir telpas, kas labiekārtotas sociālo un sadzīves pakalpojumu pilnveidošanai. Ilgus gadus neizmantotas kādreizējās bērndārzas telpas tikušas pie jauna izskata un vērtīga pielietojuma. Šī telpa, ko redzam projekta ietvaros, ir telpa, kurā darbojas psihologs, kas brauc 2 reizes mēnesī, strādā ar bērniem, kuriem ir problēmas ģimenē, tāpat ar ģimenēm, kurām ir, savstarpējas problēmas. Tāpat savu reizi nāk logopēds un darbojas ar bērniem šeit. Šī ir vienkārši telpa, kurā notiek darbs ar šīm negribas teikt nelabvēlīgajiem, bet ar ģimenēm, kurās ir problēmas. Telpas ir pielāgotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Te ierīkotas arī dušas, kas noder tiem iedzīvotājiem, kuru mājokļos šādu labierīcību nav. Cilvēki var atnākt šeit tagad un izmantot dušu, izmantot šīs telpas. Vēl šeit ir paredzēts, ka šeit satiekas, pensionāri uz tādu lietu kā, jeb seniori, kā tagad moderni teikts, tādu lietu kā aktivitātēm, pamēģināt vingrot ar fizioterapeitu,
kopā iemācīties to, ko vajadzētu darīt, vai, teiksim, pareizi pamācīties pamatelementus tai pašai nūjošanai, jo mums ir diezgan daudz seniori, kas nūjo, bet, vai to dara pilnīgi precīzi, to viņi paši tā kā saka, ka nezin. Un tāpat, teiksim, vēl šīs telpas izmanto jaunieši, izmanto pamatskolas pusauģi, lai fiziski, teiksim, attīstītu sevi, lai viņus varētu ieinteresēt uz kaut ko citu nekā tikai sēdēšanu pie datora. Un bērniem tik tiešām patīk, viņi nāk 3 reizes nedēļā šeit, kad ir, tad viņi izmanto gan trenažierus, gan mazākie bērni, teiksim, spēlē kādas galda spēles. Tā kā telpa ir tāda vieta, kas palīdz attīstīties un kas palīdz sevi pilnveidot mazajiem Stāmerienas pilsoņiem. Iedzīvotāji pamazām iepazīstas ar jaunajām iespējām, taču kāds cits projekts pagastā atzinību guvis jau pirms vairākiem gadiem. Šeit kopš 2010. gada darbojas biedrība Stāmeriena, kas dibināta ar mērķi veicināt jaunās paaudzes izaugsmi un pilnveidot viņiem pieejamās aktivitātes. Tāpēc viena no biedrības realizētajām aktivitātēm ir slēpju iegāde pamatskolas vajadzībām. Mēs pārsvarā biedrībā arī esam bērnu vecāki, kuri mācās šajā skoliņā. Un, protams, mums tas inventārs bija ļoti trūcīgs. Var arī redzēt, tur aizmugurē vēl paliekas no vecām. Un par cik mums tās ziemas jau ir gana garas un labas, un lai pilnveidotu sporta dzīvi vispār pagastā, tad mums ideja nāca, kad vajag mums šo slēpju komplektiņus iegādāties. Jo mums ir brīnišķīgi sporta darba organizatori, Jānis un Guna Ģērmaņi, kuri ļoti aktīvi atbalsta tieši ar slēpošanu. Jānis vienmēr ir izveidojis skaistu trasi pils parkā, kur ir iespēja bērniem arī un jebkuram pagasta iedzīvotājiem tur slēpot. Un ārpus, pamatā šīs slēpītes tiek izmantotas skolēniem sporta stundās, bet ārpus stundām jebkuram pagasta iedzīvotājam ir dota iespēja šīs slēpītes ņemt un doties slēpot un pilnvērtīgi baudīt mūsu skaisto ziemas dabu un gaisu un vēl uzlabot plus tam visam veselību. Tiesa, šo ziemu šādu iespēju laika apstākļu dēļ nebija. Izpalika arī tradicionālai ziemas sporta svētki, kas parasti ir visai vērienīgi, un gan vietējo, gan apkārtnes iedzīvotāji ļoti iecienīti. Paralēli notiek slēpošanas sacensības, makšķerēšanas sacensības, zemledus makšķerēšanas, protams, un dažādas atraktivitātes bērniem. Un līdz ar šo slēpju komplektu iegādi tika dota mūsu skolas bērniem arī iespēja arvien vairāk iesaistīties šajās sacensībās. Un arī novada sacensībās līdz ar to mūsu bērniem tika jau pamanāmi rezultāti. Un 2012. 13. gadā mācību gadā beigās, rezumējot mazo skolu grupām, mūsu skola kopvērtējumā ieņēma 3. vietu. Un tas jau ir mums tāds gandarījums, ka tomēr tas ir veicinājis arī mūsu bērnu izaugsmi. Biedrībā arī priecājas, ka aktivitātes novērtē un atbalsta novada pašvaldība. Biedrības vārdā ļoti lielu paldies vēlos teikt mūsu Stāmerienas pagasta pārvaldē un tās vadītājam Aināram Brezinskim, kas līdzfinansēja mums šo projektiņu. Un šajā ziemas sezonā arī tika iegādāts par skolas budžeta līdzekļiem šis slēpju galds, kur mūsu Jānis Ģērmanis ar savu profesionālo pieeju ļoti perfekti sakojab slēpes, un līdz ar to mūsu slēpēm ir paredzama ilgmūžība. Kas tas ir slēpju galds? Šī slēpju galda tiek sagatavotas slēpes. Viņas ir speciāli vēl gludeklis un cik es zinu, un visas smēra vielas, ar kurām sakojab šīs slēpītes, jo tāpat laika gaitā slēpojot dažādas švīkas un dažādi defektiņi izveidojās, un šādi apkopjot to visu jau var vērst stipri par labu, un tiešām šīm slēpēm ir stipri ilgāks mūžs. Ar īpašu lepnumu Stāmerienā runā par projektu, kas ļauj iegādāties 10 tautas tērpu komplektus, tieši šai vietai raksturīgajās krāsās un rakstos izrakstītus. Šeit var skaisti redzēt šos tērpus. Tie ir goda tērpi un šie ir linu tērpi. Un izveidot šo projektu arī rosināja mūsu pagasta jaunā paudze, jo mums pagastā darbojas jauniešu deju kopa Poga. Stāmerienas pamatskolā darbojas 2 bērnu tautisko deju kolektīvi un darbojas amatieru kolektīvs Spēle,
kuri visi šie kolektīvi izmanto latviešu tautu tērpus un veicina to mūsu latvisko kultūru identitāti. Un tādēļ mums ir izveidoti etnogrāfiski pareizi tieši mūsu novadam skaisti brīnišķīgi tautu tērpi. Šo tērpu zilais fons ir ņemts no mūsu slavenās Stāmirienas Villaines, kura jau ir atpazīstama ne tikai Latvijā, bet arī aiz tās robežām, un līdz ar to arī mums ir šis skaistais fons. Projekts tika realizēts tieši pirms pērnvasara aizvadītajiem dziesmu un deju svētkiem. Mums bija lepnums par savu pagastu, par savu novadu, kad šādi skaisti mūsu jaunieši var iesoļot gan deju svētku koncertā, gan iet gājienā. Mums par to visiem bija ļoti liels prieks. Tāpat mums amatieru kolektīvs spēle bieži vien izrāda Rudolfa Blaumaņa lugas, kuras arī un skatuves vizuālais tēls jau ir atkarīgs arī no tā, kādi ir aktieri, kādi ir dejotāji uz skatuves, un arī uzreiz skatītājam ir vizuāls patīkams baudījums, kad viņi redz, kādi ir skaisti aktieri vai dejotāji, vai jebkurš arī skolas bērns, kurš uzvelk to tautu tērpu kādā svinīgā pasākumā. Runājot par Litenes pagastu biedrībā Sateka stāsta, ka šeit pagasta pārvalde ir viena no aktīvākajām projektu rakstītājām. Litenes centrā tiek apdzīvotas vairākas no muižas laikiem saglabājušās ēkas, arī pagasta kapsēta ir valsts nozīmes vēstures piemineklis. Atceries vieta, kur katru gadu 14. jūnijā pulcējās armijas virsnieki un piemin bojā gājušos 41. gadā, kad faktiski kā tiek uzskatīts, kad šeit beidzās Latvijas armijas pastāvēšana Litenē. Tātad šeit ir šī piemiņas vieta? Jā, šeit ir pārabedīti 11 kareivi, jo visi galvenie notikumi jau, protams, bija nometnes teritorijā Litenes, kur viņus sasauca visus kopā, faktiski, lai izformētu Latvijas armiju. Tāpēc kapsētā gan ikgadējo pasākumu, gan vietējo iedzīvotāju ikdienas ērtību labad veikti vairāki labiekārtošanas darbi. Mēs sakārtojam šeit iebrauktuvi, jo agrāk šeit faktiski tikpat kā mašīna izbraucams nebija. Realizējām iepriekšējo projektu kopā ar Hipotēku banku, tāds maziņš projektiņš, kad mēs izrakām aku, un līdz ar to tagad abus projektus savienojam kopā, un es domāju, ka izdevās. Projekta ietvaros veikt arī vairāk darbi pie kapličas. Atjaunojam kapličai pakāpienus un izveidojam uzbrauktuvi invalīdiem, un lai arī veciem cilvēkiem būtu vieglāk nokļūt tur. Un kā arī 2 atkritumu laukumiņus, kur šķirot un savākt atkritumus. Visas lietas, kas pie kapiem arī piederās. Jau pirms vairākiem gadiem Litenē izveidota novadā vienīgā patvērsme bērniem, kur uz laiku izņemt no ģimenes, ir labiekārtotas telpas, kurās tiek nodrošināta bērnu uzraudzība un aprūpe. Savukārt tikko atklātas telpas sociālo pakalpojumu pilnveidošanai. Šis projekts ir domāts cilvēkiem, kas pašiem mājās nav ūdens, iespēja, kur nomazgāties dušā, izmazgāt veļu, jo mums ir mājas, kuras nav labi iekārtotas, kur akās ir ūdens, un līdz ar to tas viss ir grūtāk izdarīt un vieglāk atnākt uz šeit un izmantot šos pakalpojumus. Bet, lai pagasta iedzīvotājiem būtu iespēja apgūt ko jaunu, ierīkots mācību centrs. Tas kalpo gan pamatskolas vajadzībām, gan ikvienam citam izglītoties gribošam interesentam. Ja pa dienu šeit ir skolnieki, tad vakarā ir pieaugušie, gan biedrības izmanto šīs telpas, gan seniori, gan jebkuru apmācību ciklu šeit mēs realizējam. Kādas mācības ir bijušas? Pagājušajā gadā mums atbalstīja mācību ciklu, kur 2 mācību cikli bija faktiski atbalstīti. Pirmo mēs mācījāmies gan uzņēmējdarbības uzsākšanu, gan likumdošanu, gan grāmatvedību, teorētisko pusi. Šajā gadā jau sākumā mēs to pašu mēģinājām darīt uz datoriem.
e-vidē visu sevi pasniegt caur e-vidi, meklējot darbu vai atkal jebkurus dokumentus aizpildot. Un var sekot tās tēmas līdzīgas, bet ļoti dažādos veidos pasniegtas. Un mums tas cikls ir apmēram 5 līdz 6 nodarbības pa ziemas sezonā, tad, kad ir laukos vairāk laika. Un ļoti apmierināti un apmeklētība tiešām negaidīt liela. Mājturības skolotāji demonstrē visnotaļ modernu aprīkojumu, kas arī iegādāts projekta ietvaros. Viņi atzīst, ka, lai arī joprojām apgūst visas interaktīvās tāfeles iespējas, taču jau pārliecinājusies, cik tā noderīga mācību stundās. Pat aizvakar 9. klases meitenes prezentēja savus projektus, bija sagatavojušas prezentāciju, rādīja, stāstīja. Un arī Latviju rakstus māca un rāda, un ļoti jauki, ka te ir internets, uzreiz var sameklēt visu nepieciešamo un parādīt. Tad noder arī mācību stundām, ne tikai kādām tādām citām apmācībām. Protams, katru mīļu stundiņu. Tāpat labs papildinājums ir arī mācību virtuve. Meitenes rudens pusē gatavoja ēst un ļoti priecājas, jo daudzām mājās nemaz tādas plītis nav. Tas bija jaunums, arī man tas bija jaunums. Pati biju spiesta apgūt. Un ziemas sākumā nāca zēni, gatavoja ēst, un es domāju, ka arī viņi ļoti apmierināti. Tad tāda visnotaļ tāda uzreiz tā mācīšanās savādāka, ja? Protams, jā, un telpas ir gaišas, jaukas, nevar salīdzināt ar to, kas te bija kādreiz. Tagad tiešām meitenes nāk ar patiku un strādā. Prieks. Pašvaldībā vērtē tā, kā arī šī ir viena no muižas sēkām, tad ieguvums ir arī iespēja uzturēt šīs telpas labā kārtībā. Mēs saglabājam vēsturiskās telpas. Jā, pateicāt arī, ka šīs arkas te atklājušās, jā, ir... Jā, jaucot nost, šeit bija it kā dzīvoja, kolhoz laikos arī bija tāds kā dzīvoklīts ar plīti un krāsni te iekšā, un tur bija viena maza klasīte, kuras griezt augstumi bija gandrīz manā augumā tikai, un kad ņēmām to kolhoz laika slāni nost no grīdas un no griestiem, un tad atklājās, ka te ir tiešām ļoti skaistas telpas ar augstiem griestiem un skaistām arkām. Un vēl dosimies uz Litenes tautas namu, kur biedrība Ceriņa zieds realizējusi līderu projektu un iegādājusies 10 tautastērpu komplektus jauniešu deju kolektīva Litenietes vajadzībām. Dejotāji gandrīz visi dejo no pašiem pirmsākumiem, tātad 10 gadus, tad vecie tērpi viņiem bija kļuvuši par mazu. Zeķītes noplīsa, kurpītes noplīsa, un viss pārējais kļuva par šauru. Un tad mēs radās tāda iespēja caur biedrību rakstīt projektu, un tā kā biedrība citiem mērķiem tā kā nepieteicās, tad mēs domājam izmantot izdevību. Bet šos tērpus drīkst izmantot jebkurš pagasta iedzīvotājs, ja viņam rodas tāda vēlme, svinēt tradīciju svētkus, kāzās izmantot, ko arī dara cilvēki, arī Jāņos lūdz mums tērpus, tātad varam izmantot visi. Un pateicoties šim projektam, mēs esam kļuvuši ļoti populāri, jo dziesmu un deju svētkos mums no ielām gājiena laikā skanēja ļoti daudz komplimentu, kad ir ļoti skaisti tērpi, ļoti koši, un, teiksim, uz deju laukumu ļoti labi viņus varēja pamanīt jebkurā vietā. Jau pateicoties šim projektam, pagastā izveidojies arī vidējās paaudzes deju kolektīvs Ratenieki. Litenē gan pašai sava tautas tērpu nav, tāpēc domājot par vidzemes rakstiem, kādos tērpus darināt, izvēlējušies košus un pamanāmus. Tā kā mums Litenes pagastam tomēr krāsa ir zaļā, gan ģērbonī, gan visur citur, tad ļoti labi, es domāju, arī kā pagasta krāsām viņš ir noderīgs tāds un tāds skaists. Mēs savu pagastu ļoti labi varam prezentēt. Pa Gulbenes novada ideju taku tālāk dosimies atkal aprīlī.